Sveiks! Sveiks svētkos! Lūk, pirmdiena netipiski, viss kluss mierīgi, tikai nedaudz lietus līst. Zibeņus nemana, kaut gan šī bloga ieraksta galvenā tēma ir zibeņu kontra vai Laitnera kontra. Sen jau gribēju uzrakstīt kaut ko un pastāstīt par šīm te kontrām. Un sanāca tā, ka pēdējā treniņā bija viens sadalījums, kurā arī bija zibeņu kontra, tikai nedaudz netipiski. Es viņu varētu nosaukt par apgriezto Laitneru kontru. Lūk, respektīvi, ja nelasīja rakstu, uzliec pauzi. Tur ir trīs problēmas. Būs, manuprāt, ļoti interesanti. Visas problēmas ir no Latvijas, vai no turnīriem, vai no treniņiem. Un visās ir jautājums konkrēti vai nekonkrēti, un ko tā kontra nozīmē konkrētajā situācijā. Oriģināla Laitnera kontra ir izgudrojis Teodors Laitners, amerikānis, viens no vadošajiem savu laiku spēlētājiem, vinnējis arī pasaules čempionātu. Lūk, spēlējis galvenokārt pirms kara vai pirms otrā pasaules kara laikā, arī pēc tam, tādi viņa labākie gadi bija ar tiem 30, 40, 50 gadiem. Kontra nozīmē parasti pret pretinieku augstu līmeņu kontraktu, teiksim, 6, 8 vai 7 līmeni. Kontra lūdz partnerim izdarīt nedabīgu gājienu. Visbiežāk tas ir vai nu partneris kaut ko sit, teiksim, ja tas ir trumpa kontaktā, vai arī partneris lūdz izdarīt gājienu kaut kādā X mastā, visbiežāk tajā mastā, ko galds pirmo ir nosolījis. Bieži, nevis vienmēr, bet visbiežāk. Lūk, lai labāk ilustrētu šo te konceptu, uzreiz ķeramies pie piemēra. Pirmais piemērs tev ir viens punkts, un tu dzirdi solīšanu pa labi viens pīķis, pa kreisi divi arceni, kas forsē game, pa labi divas beztrums, trīs beztrums, un tāda pretinieks nedaudz samulst, iegrimst kaut kādā transā, nosola 4 beztrums, kreisais pretinieks parāda 2 dūžus, atkal kaut kāds mūsums 5 beztrums, vēl neskaidrāk 6 krustu, un visbeidzot pretinieks finišē 6 beztrumpēs. Izrādās, ka kreisais pretinieks saka, ka 4 beztrums jautājums pa dūžiem, vismaz tā viņi runājuši. 5 beztrums neviens nezina, ko tas nozīmē, raust plecus. Un tā tev jāizdara gājiens, ja partneris pasē un ja partneris kontrā. Atkal var ielikt pauzi un padomāt. Es domāju, ka tev lasot, es padomāju, bet es tev uzreiz lieku pilnu sadalījumu. Lūk, šī tipiskā Laitnera kontras pozīcija. Sadalījums ir no Bridge Forum Pro Am turnīra. Tas pretinieks pa labi bija es. Pretinieks pa kreisi bija Jānis Romanovskis, un mēs veltījām tiešām 10 minūtes sistēmas apspriešanai, bet viena lieta mums tā kā bija cieta, ka 4 beztrums jautājums pa dūžiem. Es cerēju, ka Jānis varbūt iedomāsies. Nevar būt šis te jautājums par dūžiem, tas ir vienkārši banāli imitējoša situācija, bet Jānis atkal domā, nevar būt tā, ka Rubīts pats teica 4 beztrums jautājums par dūžiem, tā tas nav. Lūk, es vēl mēģināju kaut kā apstāties 5 beztrumpēs, bet finišējām mēs 6 beztrumpēs. Lūk, tā, ja mēs apstāmies īsta kārtis, šī tā tipiskā situācija, ka īsts redz, ka viss, gandrīz droši tas viens no dūžiem, ko ir parādījis Romanovskis, ir arcenos, un ja tā, ja viņa partneris izies arcenos, nedabīgi, netipiski, tad kontraktu visdrīzāk iegāzīs. Arī pēc sadalījuma Jānis pats atzīmēja, ka viņam droši vien vajadzēja iedot kontru. Es negribēju tajā brīdī neko komentēt, jo tas tāds, neētiski no manas puses, ja pretinieks man neko neprasa teikt. Bet jā, šī tīri tipiska situācija, ka gājiens, netipisks gājiens, šī gadījumā arcenā kontraktu iegāž. Pēc pasa
Andris izgāja kāros, ko droši vien būtu izdarījis visi klātsošie, jo pīķos ir neloģiski, krustos ir bīstami, nu, un arcenos arī tas celtais desmitnieks var būt stiķis. Bet, ja viņa partners būtu iedevis kontru, tad būtu gājiens gandrīz droši būtu gājiens arcenos, kas gājuši kontru. Ejam tālāk. Šī ir tāda tā kā klasiskā Laitnera kontra pret beztrumpu. Attiecīgie trumpi kontrakts visbiežāk partners kaut ko sit. Tātad, ja mēs apskatāmies neskaidro, es mēģināšu tādu jaunu vārdu ielikt, neskaidrā Laitnera kontra. Lūk, tūlīt arī būs, tūlīt es lieku arī sekundīti lieku sadalījumu. Tātad. Tev šoreiz ir 2 punkti, attiecīgi, 2 reizes vairāk nekā iepriekšējā. Tu nopasēji, pretinieks atklājas vienu pīķi, partneris ieiet 2 kārviem, pa labi vēl 3 arceni, kas naturāli forsē. Lūk, nu, un tu vēlēs uzreiz pretiniekam radīt kaut kādas grūtības, nosaukt 5 kāravus. Attiecīgi, tīri preventīva aizsardzība pret pretinieku game, bet nu, tas pretinieki neaptur. Un tagad pretinieks nosauc 6 arcenu, un tev jāizdara gājiens atkal 2 gadījumi. Viens ir partners pasē, otrs ir kontrē. Nu, ja partners pasē, principā neko izgudrot nevajag. Varbūt mēs varam savākt kāravu dūzi un cerēsim, ka vēl kaut kas pie partnera atradīsies. Ja partneris kontrē, tad te ir jautājums, vai tā kontra prasa netipisku gājienu, vai kontra ir tāda vienkārši banāla, brutāla kontra, viņi nevinēs. Lūk, pie galda, principā, es diezgan ilgi domāju par to, vai tas ir vienkārši soda kontra, vai partneris grib kaut ko nedabīgu. Nu, es tā kā uz 2 podiem sēdēju. Nu, ja partneris pēkšņi gribēja gājienu pīķos vai krustos, tad arī jāsaprot pīķos vai krustos. Krustos vai viņš var sist, man sanāk, ka viņš visdrīzāk nevar sist. Un es izgāju pīķos, kaut gan principā retrospektīvi es domāju, ka šī bija vienkārši parasta, brutālā soda kontra. Un skatoties, tas ir no kluba turnīra, Edgaram bija arī, principā, var teikt, tas, kas viņam bija brutāli. Diez vai pretinieks vinnēs, nu, ja vinnēs, nu, klausies, nu, vinnēja nekas. Nu, zaudējām mēs matchpointu uz šo te manu gājienu, bet tas tā ilustrācija, ka nevienmēr šīs te kontras netipiski augstu ir soda. Lūk, visbeidzot, trešais piemērs ir jau, manuprāt, daudz interesantāks. Kāpēc? Tāpēc, ka tas parāda, cik tālu var aiziet zinātne savā ziņā, ka Laitneru kontru varam iedot arī mēs paši, ja mums ir gājiens. Lūk, šitas ir no pēdējā treniņa mača. Spēlēju U16, U31, U59, laikam kaut kāda mums tāds bija komanda. Nē, sorry, es spēlēju ar Jānu Ozolu, viņam nav tik daudz gadu. Atvainoju, Jāni, tev ir, ja nemaldos, nepilni 50, ja tā kā U51, U31 un U16 komanda. Man bija šīs te kārtas, un tā solīšana tāda, ka pa labi atklājas viena kārava, viens pīķis, viena beztruma parāda kāravas ar krustiem, nelimitēta, 2 beztrums invits un tāda 3 beztrums. Lūk, vai kontrēt vai nekontrēt. Un te ir tas, ka šeit ir nedaudz tāds ekstra riska moments, jo viena beztruma principā ir forsējuši solums, tur var būt daudz spēku, bet ir arī tāds sajūts pie galda, cik pretiniekam ir. Un ja viņam ir tāds maksimums no pirmās grupas, nu, teiksim, 15 punktiem, nu, viņam būtu baigās problēmas paņemt stīķus. Kāpēc? Parādot kāravas ar krustiem un pēc noklusēšanas kaut kāda aiztura arcenos, nu īsti neviens neprasīja, neviens arī nerādīja, bet nu, te viss velk uz to, ka solot 3 beztrums ir kaut kas vairāk arcenos nekā pīķos, varēja pateikt, piemēram, A3 pīķi, ja būtu fits pīķos, vai B pateikt 3 arceni, ja būtu kaut kāds problēmas par arceniem. Lūk,
ir tā, ka mums ir indikācija, ka viņam būs grūti paņemt stiķus kāros. Mums ir indikācija, ka viņam būs grūti stiķus paņemt pīķos. Tad, cik partnerim ir garums pīķos, jo šeit nepiedāvā vēlreiz pīķus. Un tāda reversā Leitner kontra šeit nāk prātā, vai kā apgrieztā, netipiskā, vai ko, jo man ir pašam gājiens, bet principā es zinu, ka pretinieks ir visdrīzāk mazliet uzstieps to gēnu, nu, tā vismaz liekas, nu, kaut gan tas tāds pišķi no gaisa arī izīsts, bet, un otrs ir tas, ka viņam slikti visam gulēs. Lūk, es izvēlos dot kontru, un tas uzbrukums jau tādā ziņā principā ir vienkārši. Es zinu, ka pa labi būs kāra krustam sekundāra ārcana, un tad viņam ir īspīķi. Un te arī pilns sadalījums, tos Fauskiņus es precīzi neatceros, bet es uzbruku pīķi devītnieku, sanāca vairāk nekā labi, jo Jānim visi punkti bija pīķos. Jānis paņēma dūzi, nokrita kungs, pārslēdzās arcenā. Nu, un principā tās sāpes, kas bija izspēlētāji sejā, bija, man trūkst vārdu, lai viņas te aprakstītu, bet beigās turp šurp cīnoties, konflikti mēs iegāzām bez divu. Lūk, šādi var iet arī nedaudz tālāk. Ir bijis teiksim, situācija, ka pie gājiena man ir Renaults kaut kādā mastā, un es zinu, ka partnerim ir dūzs pret 6. Tas tipiski, es iedodu pats kontru, izēju pie partnera tur, kur viņam ir dūzs, kur man liekas, kur viņam dūzs, viņš ir parādījis, ka viņam dūzs, un viņš attiecīgi iedod man nosist. Tas ir tāda augstākā pilotāža, tas, ka noteikti tas savā ziņā diezgan reti, bet ka tas notiek, ir kaifs, patiesi kaifs no spēles. Lūk, es ceru, ka tev patika šis video. Tiekamies neklātienē jau ceturtdien vai piekdien. Sākas Eiropas jaukto komandu čempionāts, kurā spēlē Latvijas jauktā izlase. Šodien sākas Eiropas Open komandu čempionāts, kurā spēlē Latvijas Open izlase. Tā kā turam īkšķus. Un visdrīzāk jau pēc sacensībām būs vēl kāds video, vai kā parasti ir vairāk video. Tā.